Šis ir tas vienkāršais iemesls, kāpēc es neko Latvijā gan viz nepērku autodiagnostikai. Tas ir launch pagarinātājs OBD2 kabelim. Neaizmirsīsim, ka launch ir Ķīnas firma, tā kā nevajag stāstīt, ka viņš ir ražots Vācijā pēc augstākajām tehnoloģijām. Paskatīties šo cenu, 124 eiro. Un tad pastīsimies, cik šāds maksā AliExpressā. 6,79. Un nevajag stāstīt, ka viņš ir nekvalitatīvāks un kāds tur vēl, ka pēc pusgada salūzīs. Man šāds ir 4 gadus. Man otram skenerim ir vajadzīgs pagarinājums. Nevar pat taisno izprast daudziem auto. Un man viņš kalpojot 4 gadus. Man 2 update jau ir bijuši skenerim pa 2 gadi katrs. Tā kā brīnišķīgi. Es, protams, nesaku, ka nopelna varbūt veikals to visu, bet kāds tur pa vidu totāli labi nopelna. Nu, protams, jautājums, cik daudz cilvēku ir gatavi pirkt par šādu summu, bet gan jau kāds, kas, teiksim, neorientējas lietās, ir gatavs nopirkt. Un es teiktu, ka diezgan laba peļņa. Tā rupi reķinot ap 110, 115 eiro.